Šodien par cukurdiabēta pacientu medikamentozo terapiju. Jo tad, kad ir nepieciešams kāds ārstēšanas, tad ir jautājums no pacienta puses, vai tiešām vēl viens zāles. Es piekrītu, pacientiem ar it īpaši otrā tipa cukurdiabētu ir ļoti daudz zāles jālieto. Protams, ka tās ir, piemēram, 2-3 medikamenti cukurdiabēta ārstēšanā, tas ir medikaments holesterīna ārstēšanā, medikaments asinsspiediena ārstēšanā. Un tad, kad tiek konstatēts šis diabētiskais nervu bojājums, tad ir jautājums par to, ka ir jāpievieno tomēr vēl arī zāles. Gan lai samazinātu simptomus, gan arī lai samazinātu šo nervu bojājumu progresiju cukurdiabēta gadījumā. Protams, var teikt, ka tās vēl viens zāles, bet tomēr tas ir arī jautājums par pacienta dzīves kvalitāti. Varbūt šis pievienotais medikaments uzlabos pacienta pašsajūtu, uzlabos pacienta dzīves kvalitāti. Tāpēc varbūt tomēr, kad ir jautājums par vēl vienām zālēm, pārunājiet ar ārstu un piekrītat šai terapijai. Un noslēgumā es jūs aicinu aizpildīt testu, atpazīst savas sāpes VCA mājaslapā.